Nu, ko, sveiks, Ingmār! Esam Okay. savienojušies šeit caur Zoom platformu, un man ir milzīgs gods, prieks vispār sazināties ar tevi un tevi uzaicināt arī uz šo sarunu, jo īpašs notikums būs jau pavisam drīz, rītdien, piekdien. Tātad mums rītdien ir 13. jūnijas, vai ne? Un tu būsi mums kā īpašais viesis piekdienas izaugsmes Zoom platformā, kur pastāstīsi par savu nodarbošanos, kā tu palīdzi, nu tā kā, nes skaistu foršu vērtību latviešu sabiedrībai, jā, visā pasaulē, varētu pat teikt, jā, tad to vārdu nebaidos teikt visā pasaulē. Tad es dodu vārdu tev, Ingmār, iepazīstini ar sevi Jā, un padalies, labdien! jā. Jā, mans vārds ir Ingmārs, no tēta mammas ielikts, es nodarbojos ar teātri jau vairāk kā 30 gadus. Tas ir mana hobija lieta. Es daru dzīvē visādas citas lietas, kas palīdz nopelnīt naudu un izdzīvot un ģimeni uzturēt, bet teātris man ir tāda hobija lieta. Un vienlaicīgi tā ir man tāda tiešām sirds mīlestība, jo es neko interesantāku savā dzīvē par teātri neesmu atklājis. Un tad šobrīd Lielbritānijā, nu jau cik jau 7, 8 gadus mēs nodarbojamies ar to, lai kaut kādas kultūras lietas arī darītu savā hobija līmenī, savā brīvajā laikā, un teātris ir viens no tiem. Tādā veidā ir nodibināts arī Birmingemas mazais teātris, kur es dzīvoju Birmingemā, un arī Londonas teātris Trepes ir manā aprūpē. Kopā, protams, ar tiem kolēģiem, kurus mēs kā trakos esam savākuši kopā, lai darbotos. Un mēs esam atvērta forma. Mēs joprojām aicinām cilvēkus klāt, kam interesē. Cilvēki varbūt to reizēm uztver tādā formātā, ka, nu, kas tur tas ir, un tad aptuveni tā aptaustīs un padomās, bet patiesībā tā arī dzīvē ir, ka katrs atrod kaut ko citu priekš sevis tur. Ja, un, es visiem saku, ka patiesībā ar teātru var nodarboties tikai tad, ja tev ir divas lietas. Nu, pie manis teātrī var nodarboties. Tad, ja tev ir divas lietas, pirmais, ka tev ir laiks un gribēšana. Un kā tā gribēšana radās un kā viņa pazūd, to neviens nevar pateikt. Kā tas laiks parādās un kā viņš vairs nav, to arī neviens nevar pateikt. Tāpēc tev ir jāsaprot, ja tev ir laiks un gribēšana, tad tu vari to darīt. Ko teātris iemāca? Teātris iemāca. Man pirmkārt patīk prakse. Man patīk nevis tā, ka atnāk un tā, tādā mācību grupā es mācu, nezinu, tur kaut kādu laiku veltu tam vienkārši, lai kaut kādu vienu vai otru lietu saprastu, bet es mēģinu cilvēkiem teātri parādīt, cik viņš ir interesants, tā kā es viņas atklājis. Un cilvēki, kas iet tam cauri, iemācās gan runāt publiski, gan attiecīgi nostāties jebkuras publikas priekšā, kad viņam vajadzīgi vai darbā, vai kaut kādām savām šīm hobiju līmeņa lietām arī tālāk dzīvē. Un vienlaicīgi mēs mēģinām uzveidot izrādi, kura pats par sevi ir tomēr mākslas veids, ja, mākslas forma, jo mēs bieži sakam, nu, tur amatieru mākslas kustība, ja, vai amatieru teātri un tā tālāk, bet tur ir amatieru mākslas. Tieši tas vārdiņš māksla reizēm tiek pazaudēts, un tad ir teātri, kas vairāk nodarbojas varbūt tādā, nu, savā izklaides formātā, tā uzspēlē spēli vienu vai otru, kas ir attraktīvā spēle, bet patiesībā teātris prasa apmācības procesu visu laiku. Ja, jo ir kaut kādas lietas, ko iemācies metodoloģiski strādāt ar savu ķermeni, ar savu balsi, savām kustībām, ar savu uztveri, bet praksē to tu vari pārbaudīt tikai tad, kad tu to dari uz skatuves. Un tad, kad jūs kādreiz aiziet uz kādu izrādi, kur jums ir garlaicīgi, tad ticiet man, kāds no tiem nav kārtīgi pastrādājis. Vai no aktieri, vai no kāds no scenogrāfiem, vai no režisoriem, vai no citiem cilvēkiem, kas nav savu darbiņu izdarījis, jo tad tas teātris kļūst par tādu garlaicīgu procesu. Ja tur ir radošs process un virzošs process, tad tas ir vienmēr interesants skatītājiem. Līdz pat pakāpē, kur tu vienkārši nav vēl beidzies, ka tu gaidi jau, kad vēl kaut ko tādu līdzīgu varēs redzēt. Ja? Nu, tas ir tas, uz ko būtu jātiecās. Protams, no amatieru kustības nevar prasīt, lai viņi visi būtu gatavi uzreiz, bet man patīk mācīt to. Un es ar to nodarbojos jau vairāk kā 30 gadus, un tie cilvēki, kas ar mani kopā to dara, vienmēr iziet līdz tam procesam, ka viņi ar to sajūt. Nu, tas ir aptuveni tas, ar ko es šobrīd nodarbojos, un es no savas puses aicinu visus pievienoties un sekot līdzi tiem, kam neinteresē iestāties teātrī un darboties teātrī. Un starp citu, mēs aicinām ne tikai aktierus, mēs aicinām arī cilvēkus, kas, piemēram, grib būt skaņu cilvēki, gaismu cilvēki un tehniskie palīgi visādās nozīmēs, grimētāji, nezinu, pilnīgi vienalga. Teātrī ļoti daudz, kur savu.
savu Arī mākslinieku izpausmi. atbalstītāji, jā. Jā, jo ir, piemēram, tieši tāpatās ir cilvēki, kas pēkšņi secina, ka viņam ļoti patīk domāt par to, kas scenogrāfijā, kādas lietas ir uz skatuves, kāda priekšmeta, kādas dekorācijas tiek izmantotas un tam līdzīgi. Pie tam īpaši, ja dažādas žanra formātu lietas tiek izmantotas skatuves. Nu, lūk, tā kā ir visādi tādi cilvēki, kas var atrast sevi pielietot, un ja tu neredzi sevi par šādu cilvēku, tad tu noteikti var būt viens no tiem, kas mūsu teātriem seko līdzi, jo mēs dzīvojam diezgan aktīvu tādu darbības formu. Mēs mēģinām taisīt izrādes un rādīt viņus. Un rādīt pēc iespējas labākā kvalitātē, pēc iespējas atbilstoši, lai cilvēkiem būtu prieks par to un izkustināt cilvēkus. Ja es tevi neaizskaru ar savu izrādi, ja, tad kaut kas tur arī pa maz izstrādāts ir, ja pa maz ir izdarīts. Un mēs mēģinām tā, lai tiem cilvēkiem, kas atnāk uz mūsu izrādēm, ir par ko padomāt. Un viņi iet projām un domā, un mēs reizēm reklāmu sakam tādu, mēs nevaram apsolīt, ka jums patiks viss, bet mēs varam dažas lietas pateikt. Pirmā no tām būs tā, kad jūs redzēsiet, ka tur ir ieguldīts darbs. Otrais, jūs redzēsiet, ka tas ir kaut kas, par ko ir jādomā, un jūs par to domāsiet līdzi. Un trešais, mēs jums gandrīz apsolam, ka jūs aiziet mājā un vēl 2 dienas par to domāsiet. Man liekas, ka tas ir ļoti labs tāds, nu, stimuls. Un mums iekšējā atrunātā tāda, nu, lai būtu tāda dinamika pašam teātrim, mums ir atrunāts, ka mēs vienlaicīgi cīnāmies par to, lai katrs aktieris jūt savu izaugsmu, kad viņš nākamajā gadā viņš var pateikt, šis gads nav lieki pavadīts, es jūtos, ja, pieaudzis, vēl kaut kādu lietu paņēmis klāt. Un otrais, lai izrādes ir mākslinieciski augstsvērtīgs, lai tiešām jūs varat skatīties kā skatītāji un teikt, ka bija vērts aizbraukt, bija vērts, nezinu, noziedot kādu naudiņu un laiku un to redzēt. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Nu, super, jā, un tad mēs jau pavisam drīz rītvakar arī satiksimies ar tevi. Droši varēs uzdot vairāk noteikti arī jautājumus par šo visu, kā varbūt, ja tiešām kādam ir vēlme pievienoties, jā, un uzrunāt tevi un varbūt pievienoties, jā, izmēģināt, pamēģināt pašam padarboties, kā jau tu pats tikko teici, jā, tā kā arī šis ir tas formāts, ka tu vari pievienoties rītvakar uz Zoomu, lai tiešām parunātos ar Ingmāru un visu sīkāk, jā, uzzinātu. Vēl es gribu arī tā kā reklāmas pauzīti no savas puses pateikt, kad es arī Ingmāra teātrī biju, kas bija Londonā. Un tik tiešām man bija tā sajūta, ka man bija ļoti daudz jāpadomā, jo, ja godīgi es teikšu, es laikam nebiju bijusi uz tādu teātri, kur bija jāizdzīvo visādas emociju gammas kopā ar visiem aktieriem, jo, nu, tā kā bija tiešām, nu, tā kā jaudīgi un iespaidīgi, nebija garlaicīgi, tiešām, tas ir tas vārds, ko es varētu pateikt, nebija garlaicīgi, un tieši tas, ko arī tu pats arī tikko teici, ja, kad liek aizdomāties nu, tā kā neapsoli, kad vai viss patiks vai nepatiks, jā, bet būs tiešām tā kā, un jebkurā gadījumā es arī, nu, tā kā, tas ir ļoti dziļš tāds filozofisks, nu, tā kā pieejams pie katra cilvēka, skatītāja, jebkurā gadījumā, jo, ja tu aizej uz teātri un nav par ko padomāt, tad, nu, laikam baigi garlaicīgs Un bija. reizēm jau tā ir, ka gribās vienkārši atpūsties. Nu, es negribu domāt, ja neliec man domāt, ja atļauj man atpūsties. Bet arī tad to var izdarīt tādējādi, ka tomēr tev, tomēr ir sanāk padomāt. Jo arī paskatāmies uz pasaules, teiksim, vēsturi, kaut vai kino, ja, lietas. Nu, kas tev no filmām patīk? Tad tomēr patīk tā filma. Un tad, kad tu domā, kur skatīties atkārtot, tu nevienmēr skaties tur, kur ir, nu, traļi vaļi un nav domāšana. Tomēr tev gribās atgriezties pie kādas tās, kurai ir doma. Teātrim it kā tas ir jāizdara vēl foršāk. Un es rītā izstāstīšu, kāpēc tas noteikti neatstāja vienaldzīgu jebkuru, vai kas skatās, vai kas darbojās. Un tiem, kas darbojās, patiesībā viņi iegūst daudz vairāk. Un to es izstāstīšu, kas tas ir. Jā, jo es tiešām, nu, tā kā arī no sava skata punkta, tā kā skatījos, man likās, wow, nu, kā aktieris ir, nu, tādu milzīgu darbu ieguldījis sevi, jā, kad, lai izdzīvotu šīs lomas, nu, tā kā, jā, to izspēli, kā tās emocijas parādīt, kā parādīt, nu, tā kā, vai to prieku, vai skumjas, vai bēdas, vai agresiju, nu, visādas, jā, tās sajūtas, nu, tas bija iespaidīgi tiešām, jo, nu, tā Paldies! kā, jā.
Fantastiski, tiešām. Paldies, Ingmār. Nu, ko, neaizskavēšu tavu laiku. Es domāju, mēs rītvakar tad tiekamies piekdienas izaugsmes Zoom platformā. Tie, kas vēlas pievienoties, rakstiet, jā, mums vai ieejot vienkārši mājaslapā piekdienasizaugsme.com. Tur var arī visu sīkāk izlasīt, kā var pievienoties, veicot minimālu enerģijas apmaiņu. Un tiekamies rītvakar 7:00 vakarā pēc Anglijas īrijas laika, ja? Paldies! Paldies, tā, tiekamies! Atā.